Kā jau minēju, tad izslēgšanas spēlēs, kā arī šodien, tad spēlē 3x18 daudz citādāk. Kamēr stāstu par būs izlēma savu dzīvi veltīt ar florbolu un turpināt, tad iespēja tagad Ķekavai skriet 2-1 situācijām. Metiens no distances varbūt varēja padalīties ar Elis temps kāpes, bet joprojām visai disciplinēti pieturās pie tā, ka Slāba Orts piespēle. Vēl viena laba piespēle. Tiešām skaists šis pretuzbrukums līdz tukšiem vārdiem. Tukšos, tā kā tiešām skaista šī ātrā pāreja Ķekavas florbolistiem un trešdaļas izskaņā izdodās dubultot pārsvaru. Šeit labs Dilberga metiens. Liela burzma, kā rezultātā vārdsargs varēja neredzēt gan metiena brīdi, gan arī laba iespēja no vārtu priekšas. Šoreiz labi vārtu. Liela vārtu sogas florbolistiem. Tas otrās trešdaļas 3. minūtē. Ne līdz galam ir sagatavot, vairāk ir tāda improvizācija. Jā, iespējams kaut kāds laba pozīcija. Tieši Patrikam Zvejniekam nedaudz citādāk taktiski ir izvēlējušies spēlēt. Neatļaujās vairs tik daudz pragmatiski. Vēl viens metiens, vēlreiz tiek galā ar to Strasniņš, atlēcošā pēc tam vēl. Starpā sanāk trenēties visai maz. Kā rezultātā tad arī nav šīs iestrādes tik atstrādāts. Loģiski laba pozīcija. Nedaudz garām met vārtiem. Atpakaļ arī vairākas sezonas Latvijā. Uz doto brīdi gan savainojumi dziedē, bet arī noteikti laba pozīcija, labs metiens un visai Pēc gūtiem vārtiem nedaudz labi nospēlē aizsardzībā Dilbergs. Iespēja iziet uz vārtiem, viņam metiens pēc tam neapmierināts. Talkā labo kļūdu, pārtver bumbiņu. Ļoti daudz saspēlē savu Orte, augstcenīgi. No savas aizvārds, ļoti labi piespēle, vēl viena laba piespēle. Šīs būtu skaisti spēlē. Augstcenīgi spēlē Gremze. Pēc tam arī izvirz metienu pozīcijā Valteru Skudru. Valteram Pēdējā trešdaļas minūte sākusies. Orsta kļūdās. Pēc tam labo viņa kļūdu. Veiksmīgs rikušets. Skaisti apspēlē un skaisti arī gūst vārds. Pirmoreiz šajā gūtā iniciatīva spēles otrajā trešdaļā joprojām tiek pārvērsts. Rezultātā labs moments un ilgi nav jā. Viņa kolēģis ar numuru 33 Svens Balots un vēlreiz uzreiz bīstams moments. Vārtu priekšā bumbiņi ir vārtos. Vārti gan netiks skaitīt. Futbola pilnā tā krāšimā. Komanda spēlēt visai atvērti. Pavisam pretēji kāds bija spēles pirmajā trešdaļā. Labi nospēlē aizsardzībā Kašs un uzreiz Džeriņš raida bumbiņu vārtu un arī izvirzīties vadībā. Sagaidām tiešām aizraujošu trešdaļu. Laba pozīcija Skudram, viņš krīt. Pozīcijāli nesavāc bumbiņu, neveiksmīgs pirmais pieskāriens. Tiešām ļoti laba pozīcija. Bija arī pietiekami daudz laika. Lai labi, un ko neizdari tu? To izdari. Gūmi ir, jo nebieži sanāk tos realizēt. Džeki tomēr vēl ir pietiekami jauni. Tā meistarība vēl nav līdz galam noslīpēta. Un kamēr es to stāstu, tikmēr visai nevajag liekt paļauties, centās ar kāju to atvairīt, arī atvairīt, bet bīstam šādi kādreiz gadās, tā teikt, ieraut savos vārtos, kad no savus... Kamēr es to stāstu par ieraušanu šīs izspēles centra iemetiena tika zaudēti vieni vārti, kur tikko bija izlīdzinājuši. Un šeit rikošets un vārti, Džeriņš. Teikt pāri laukuma centram, Patrikam neizdodās šis dribls. Ļoti maz atlicis laika. Džeriņš jāmet vienkārši noteikti būs pa vārtiem, nekļūdās. Pēters pats ir beidzis.